Čau! Šodien pastīsimies, kādu triku atkal Edžus mums ir sagatavojis. Čau! Mani sauc Edžus, un es esmu burvju mākslinieks. Un es parādīšu jums šodien triku ar kārtību. Ja? Nē, jau ar kārtību atkal. Būs kaut kas neredzēts. Pastīsimies. Tātad, sākumā, ko jums vajag, jūs ielāgojat vienu kārtību. Ja? To kārti atcerieties. Un sākat ar maģisku kustību šī kārtas. Labi, un to mēs šodien jums iemācīsim. Tātad šo triku, ko es tikko jums parādīju, jūs katrs pats varēsiet mājās uztaisīt. Jo šis būs tāds kā pamācības video. Tagad es jums ieslēgšu video, kur es izjokoju savu draudzeni šādi te. Video ir ar muguru, tāpēc īsti nevar saprast, bet jūs sapratīsiet domu. Šis triks būs kaut kas neredzēts. Jums pats, es domāju, ja? Tātad, sākumā, ko jums vajag, jūs ielāgojat vienu kārti. Ja? To kārti atcerieties. Un tād, ar maģisku kustību, šī kārtas izlec. Tāda īsti neko tur nevar saprast, bet viņas reakcija bija ļoti laba. To es jums varu teikt. Un šis triks ir ļoti foršs, ja jūs, teiksim, to rādat kāda drauga mājās, uz viņa datora, vai paprasiet draugam telefonu un telefonā tā dariet. Nu, un tad ir daudz foršāk. Ja? Tad es jums kaut ko pastāstīšu. Lūk, šis video būs šī video pašās beigās. Es būšu sākumā uzlicis precīzu laiku, kad jūs varēsiet uzspiest un vienmēr aizies tieši uz to video uzreiz. Un tad jūs varēsiet draugam rādīt. Sākumā jūs pasakat draugam vai mammai vai tētim, jebkam, kad reku viens traks čalīts halātā rāda baigi labo kāršu triku. Nu, un tad jūs viņus piesaistīsiet, un lai viņi nāk skatīties. Un tad, kad jūs skatāties, tad vienā brīdī jūs patēlot, ka it kā kaut kas ir uz ekrāna, un jūs noslaukat. Un ekrāns sabojājās. Kaut kas notiek ar datoru. Un tad jūs gribat to izlabot, un tagad taisat tādu aplīti vidū. Ja? Un tad arī tas sabojājās. Es jums lūdzu uzslēgšu. Kaut šīdien. Un tagad jūs aplīts parādās šāds te pa vidu. Tad, kas jums jādara, ja? Sākumā jūs ar luptiņu aizbraucat tur līdz stūrim un apakaļ. Parādās šeit tādas divas līnijas. Un pēc tam jūs patēlojat, kas notiek ar lupatiņu. Un pēc 2 sekundēm uztaisiet tādu aplīti šeit vidū. Tas video būs šeit, un jūs varēsiet pēc tam pamēģināt un saprast, kas kurā brīdī ir. Es jums izstāstīšu. Tātad, pirmais, kas notiek. Tieši pēc tā, kad es izdaru ar kārtīm to garo, tad sāk iet līnijas. Es ar kārtīm tā izdaru, un jūs šeit noslauciet. Noslauciet. Jā. Un šeit parādās 2 līnijas. Un visi jau tad būs šokā, kad sabojā viņa datoru vai kaut ko izdarīt. Un tad tu gribi to izlabot, un pēc pāris sekundēm, kad es lieku izvēlēties it kā kārti, un pārbraucu ar kārtīm, tad sākas aplītis. Un tad jūs uztaisat aplīti, un tad viss ekrāns ir sabojājies. Un tad jūs tālāk, ka muļķīgi luptiņi neskrienas prom. Un ticiet man, jūsu draugi būs šokā. Un viņi domās, ka jūs sabojājat viņu datoru. Nu jā, bet pēc tam viņi izslēgs video un redzēs, ka viņa datorā nekas nav noticis. Bet tajā brīdī viņi būs šokā. Un tas video iet ilgi. Viņš pēc tam vēl tur kādas 30 sekundes ir šitā sabojājies. Tā ka jā, vēl jums veiksmi un uzmanieties. Nesakaujieties ar draugiem. Nu tad triki jūs sapratāt. Ļoti vienkārši. Paberzējiet. Un triks gatavs. Un jūs būsiet visforšākie draugi saviem draugiem. Un tad tagad pēc 3 sekundēm sāksies tas video, lai jūs zinātu, ja, pa visu ekrānu būs. Tad 3, 2, 1. Čau, mani sauc Edžus, un es esmu burvju mākslinieks. Un es parādīšu jums šodien triku ar kārtību, ja? Šis triks būs kaut kas neredzēts. Jums patiks, es domāju, ja? Tātad, sākumā, ko jums vajag, jūs ielāgojat vienu kārti, ja? To kārti atcerieties, un tād ar maģisku kustību šī kārts izlec no kāršu kalas. Un
vajadzētu būt, ka tā ir jūsu kārts. Ir? Ļoti labi. Tā jau domāju. Nu tad tiekamies atkal nākamreiz.